Glaznotājs Andris Eglītis. Eglītis slimo ar lielumu māniju. Tas ir pilnīgi skaidrs. Viņam liekas, ka viņš var visu. Viņš var pacelt tonu un viņš var uzbūvēt māju. Un svarīgi, lai tas viss ir nepraktiski. Viņš nebūvēs vienkārši māju, viņš būvēs tādu māju, kurā nevar dzīvot. Vienīgais, ko es atceros tādu vienu brīdi, kad jā, skolā kaut kādā, tur nezinu, kurā klasē, un visai klasē jautāja, kas mēs gribētu būt, un tad man bija tāds, es atceros tagad to iztēles ainu savā prātā, kad es gribēju būt tāds dārznieks milzīgā kaut kādā parkā. Māksla, droši vien ir apsēstība kaut kādā ziņā. Tēvs man aizveda uz to Rozentāla skolu tādā neapzinīgā vecumā. Tad kaut kad pēc akadēmijas laikā es domāju, ka jāpamēģina padzīvot bez tās mākslas, jo tas ir tikai tāds ceļš, kurus pats neesmu izvēlējies, un ka tas varbūt nemaz man nav mans, bet diezgan ātri es sapratu, ka tā apsēstība ir jau tik dziļi iesakņojusies, ka viņa vairs nav izbēgama. Un, es domāju, ka jā, tas ir tiekšanās pēc kaut kāda piepildījuma. Tas laikmetīgais varētu būt, jā, šī spēja mainīties. Viens, ka neieciklēties un neieslīgt kaut kādā vienā tēmā, vienā mēdījā, tad arī pievēršanās tai vidē, kas ir viņam apkārt. Piemēram, šajā izstādē te redzami darbi no sērijas dzīves apstākļi, kur viņš ir gleznojis savu apkārtējo vidi un notikumus, kas ap viņu notiek. Un, ja tā mēs tā kā vienkāršot skatāmies, tad tie ir tādi pilnīgi ikdienišķi notikumi, ikdienišķas norises, lietas, nekas ir kā īpašs. Bet Andrim ir spēja šajā šajā ikdienībā atrast arī jau tādu sakrālu nozīmi. Un to var redzēt arī šajos darbos, kā tur, piemēram, ir aina ar tādu gaviļnieka nolikšanu gulēt, bet šī aina jau atgādina tādu pietu, jau tādu noņemšanu no krusta. Vai savukārt, piemēram, tāda sieviete, kas guļ, viņai krīt gaisma, un šeit arī rodās tāda sakrāla sajūta, arī kā tāda, nezinu, eņģeļa parādīšanās vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā varētu teikt, ka Andrim ir spēja šīs ikdienišķās lietas parādīt kā tādas sakralizētas norises. Mākslinieki, kas rāda darbus viesistabām un tādas darbus, kas labi iekļaujās interjerā un ir labi nopērkami, tad tādi diezgan labi varētu dzīvot un dzīvo. Vismaz viena daļa. Bet tie, kas nodarbojās ar tādu netik pielietojumu mākslu, tad tur atkal ir citas stratēģijas. Daži veiksmīgāk tur dzīvo uz kaut kādu projektu, finansējumu un tā tālāk. Es domāju, tās gadījumi un iespējas ir dažādas. Ir tā, ka es diezgan maz fotografēju savu tā kā dzīvi, neveidoju tādu kaut kādu piezīmju arhīvu no fotogrāfijām, bet, tā kā redzot tās gleznas,
ko es esmu gleznojis, es uzreiz vienmēr atceros to laiku, to brīdi un to kaut kādu sajūtu, kas ar mani bija. Un, tā kā, to visu apkārt, kas bija tajā laikā, kad es to gleznoju. Tas ir vienmēr forši, ka tā glezna ir tā kā tāds atmiņu kaut kāds katalizators, ka tu ieraugi, un tad tu satveries, tas bija tad, un tas bija tā, un vienmēr es gleznoju tikai savu tiešo apkārtni un to, ko es redzu, var teikt. Bet, nu jā, tas vienmēr ir bijis tā, ka katrs tas darba cikls ir diezgan atšķirīgs no katra nākamā. Un, tā rupji runājot, ja es gleznoju kaut ko lielu, tad pēc tam gribētu gleznot kaut ko maziņu, vai ja es esmu pārāk tajā ikdienībā, tad gribās atkal kaut kāda abstrakcija. Tur ir tāda aina no manas dzimšanas dienas svinībām, kas ir restaurēta. Bija dzimšanas dienas svinības pirms 4 gadiem, kur viesi ieradās restorānā un beidzās ar vienas meitenes tādu mazo nāvi. Un tas bija tik iespaidīgi un krāšņi, ka Eglītis nolēma, ka viņam ir jāuzglezno šāds gabals no ikdienas sakrālā brīža. Un tad mēs tajā pašā restorānā atkārtojām šo te aktu, tikai meitenes lomā es iejutos un es tēloju tajā gleznā visas tās sievietes. Šī te ir jau tāds fragments, kas ir izgriezts no vienas milzīgas gleznas, kas bija tiešām milzīga. Es pozēju tādu speciāli izgatavotu tādu palikņa, jo man bija jābūt tajā pozā, it kā es pilnīgi atbrīvota. Un tas bija brīnišķīgs laiks, pieņemu kaut kādu nedēļu, man liekas, mēs tur uzdzīvojām, gleznojām gleznu. Un beigu galā viņi ir sanākuši šādu te, viņi tika sagriezti, man liekas, 3 daļās, un katra daļa ir pārdota kaut kam citam. Nē, respektīvi, es nodarbojos ar to, kas man šķiet interesanti. Es pēdējā laikā risinu tās attiecības starp iztēli un realitāti, kaut kādu abstrakciju un realitāti un kaut kādu, to materialitāti un fiziskumu versus virtualitātei, un iztēlei, un tās interešu loki un lauki, kas man interesē un ar ko es nodarbojos. Andris ir viens no tiem retajiem māksliniekiem, kuram rokraksts ir ārkārtīgi mainīgs. Principā uz katru izstādi, uz katru jaunu projektu viņš parādās pilnīgi savādāks. Un zīmīgi arī tas, ka viņš var arī brīvi izmantot un plūst starp dažādiem mēdījiem. Viņš kā ir gleznotājs, bet, piemēram, kādā citā projektā viņš var veidot brīnišķīgus tēlniecības darbus, pats izgriezt no koka kādas tādas skulpturālas formas un tādas tiešām tādas figurālas kompozīcijas. Kādā citā darbā savukārt viņš noliek savu gleznotāju kasti, krāsu kasti un sāk gleznot tikai un vienīgi ar zemes materiāliem, ar zemes pigmentiem un, principā, tad izveic tādu zemes tādu glezniecību. Man jau visu laiku ir nemitīgi tā sajūta, ka es tikai gatavojos kaut ko izdarīt. Kad visu laiku tas ir tādi mēģinājumi, kas varbūt arī nav īpaši veiksmīgi. Kad viss vēl tikai labākais būs priekšā un tā. Bet tā
Purvīša balva jau it kā ir kaut kāds tas novērtējums par kaut ko jau izdarītu. Man šķiet, ka visi, kas saņem šo te Purvīša balvu, viņi visi viennozīmīgi to arī ir pelnījuši. Jo tomēr šis te balvas piešķiršanas process, viņš tomēr ir gana sarežģīts un tur ir iesaistīti arī eksperti un ne tikai latvieši, bet arī ārzemju speciālisti. Un viņi tomēr no šiem te autoriem, kas tiek cauri šim te izvirzīšanas, nominēšanas sietam, viņi tomēr izvēlās tiešām šos te autors, kur ir to pelnījuši. Jā, īstenībā tas kā es tās krāsas sāku pats jaukt ar dubļiem, bija par to, ka tas kaut kā tā lielā lieta ir visu laiku, man interesē, kā tas ir, kad ir kaut kāds vienkārši materiāls uz audekla uzlikts, kas tajā pašā laikā ir veidot to attēlu un kas izraisa tās ilūzijas par realitāti un telpu un tā tālāk. Un tad es tā kā paskaties, kas tad tā ir tā krāsa. Viela, kas jau ir gatava tūbiņā kā krāsa, bet vēsturiski tas vienmēr sākās ar kaut kādu iezi vai pusdārgakmeni vai kaut ko, kas tika samalts, sasmalcināts un izmantots, tā kā transformējās no tā, kad, teiksim, tas akmens kļuva par krāsu, ja tā zeme kļuva par krāsu nosacīti. Un tādā ziņā diezgan tuvu es arī darbojos šajā gadījumā, ka es vienkārši to vielu ņēmu un gribēju saglabāt to divējādību, ka viņi ir vienlaicīgi. Tā ir tā zeme vai tā kūdra vai kaut kas, un vienlaicīgi viņi ir tā krāsa, kas kaut ko attēlo. Un, tā kā man likās tas visinteresantākais, ka tu vienlaicīgi vari visu laiku to skatīties divējādi uz to. Pēdējā kaut kāda gada laikā tas ir tādā saslēdzies kaut kādā tādā sazobē, ka kopš tās darbu cikla iespējama vieta, ka es būvēju kaut kādas konstrukcijas, ja es to sauktu par tādu arhitektūras tēlniecību, tādas arhitektoniskas formas veidoju, kur vienīgais mērķis bija sākotnēji kļūt par motīvu gleznām, kuras pēc tam tiktu izmantotas gleznās. Un šajā gadījumā tas jau ir pārvērties par tādu pašvērtīgu veidojumu ietvars, jeb pamats Katrīnas projekcijām, Venēcijas darba gadījumā. Tagad mēs ar Venēcijā vēl piedāvām strādājam kopā. Tad, protams, ka mēs iedvesmojamies viens no otra un ļoti brutāli, ļoti konkrēti. Teiksim, es ar saviem stāstiem aizrauju Eglīti ar savām kaut kādām formām un kaut kādu atkal tādu abstraktāku domāšanu, kaut kā man palīdz. Vienmēr sakot, mums jau tas ir tāda nemitīga
nemitīga dzīve, runāšanās, viedokļu, domu uzklausīšana. Tas ir tā kā, ka tu varētu būt, ka tu strādā tā kā 24 stundas diennaktī. Mēs ar Eglīti dzīvojam, man liekas, tā, ka mums nav nekāda tādas ikdienības, nav ikdienas. Vienmēr ir kaut kādi pārpratumi arī, kas tiek varbūt pat speciāli izveidot, lai tikai būtu interesantāka dzīve. Nu, mēs jau kaut kā, es domāju, pamatā esam kopā, tāpēc, ka ir interesanti vienam ar otru runāties un kaut kā ir viens otru saprotam, kas ļoti palīdz tajā strādāšanā. Ambīcijas un viss kaut kas pa vidu var iejaukties, bet pa lielām ir ļoti labi, jo mēs tā kā viens otru saprotam. Tas ir mans vienīgais un pirmais vīrs. Tā ka es nezinu, kā varētu būt savādāk. Man vienmēr ir ļoti patikuši ārsti, tāpēc pieņemu, ka dzīvot ar ārstu varētu arī būt ļoti labi un interesanti. Bet tā kā es dzīvoju ar mākslinieku, vienkārši man nav, es nevaru nekādīgi salīdzināt, zināt, kā varētu būt savādāk, es nezinu. Bet es domāju, man ir tas ideāls variants. Ļoti grūts, bet ideāls. Šobrīd ir visgrūtāk ir tas milzīgais egoisms, kas ir katrā māksliniekā. Es domāju, mācīt sadzīvot ar to ārprātīgo egoismu, ar to sajūtu, kas ir svarīgi, cik tev ir svarīgs tavs personīgais laiks, izcīnīt to laiku sev, jo mums ir arī, tas nav tik vienkārši, mums ir ļoti daudz bērnu kopā. Un, vienmēr sakot, tā ir tāda, es teiktu, visu laiku tāds cīniņš. Īstenībā viņš ir sieviete. Tas jau ir sen skaidrs, jo viņš ir ārkārtīgi rūpīgs pret bērniem. Teiksim, vīriešos mums tik bieži tādu raksturu īpašību nevar pamanīt, cik viņš tiešām rūpējas tā kā sieviete par bērniem, par slimībām, par visādiem, es nezinu. Viņš ir ārkārtīgi tāds mātišķs. Bet paralēli arī milzīgs egoists. Bet viņš var būt, viņš gatavo ēst. Viņš var visu izdarīt, ko vajag. Tikai jautājums, vai viņš to gribēs. Man ļoti patika, ka ir tas tāds nosacīt pasūtījums, uzdevums, un tad var riktīgi izgleznoties, un tas mērķis skaidrs, un tā bija patīkams piedzīvojums. Man beigās teica, bet nē, tev jātaisa šitais smagsvars. Klasikas smagsvars. Es par tādā pasīvā režīmā par to domāju kaut kādu gadu, divus, un tad vienkārši atnāca tāda ideja, vīzija. Tas bija tāds arī, no bērnu puses veidot patiesi un aktīvu interesi par to, ko es daru. Pičiņu, pačiņu, astiņām, tāliņu saredzēsām. Pičiņu, pačiņu, kājiņām, ieguņu patecētām. Viņa tas galvenais motīvs ir šī mainība un kustība, visu laiku mainīt veidu, kādā viņš izpaužās, un arī formas, kādā tas tiek parādīts. Piemēram, arī kaut kādi tādi ārzemju kritiķi un kuratori arī tāpat ir izteikuši arī tādu savu tādu pozitīvo vērtējumu par Andra darbiem. Es atceros, ka, piemēram, Marija Linde, kas ir arī tāda nozīmīga kuratora, viņa arī ārkārtīgi pozitīvi ir izteikusies par Eglīša darbiem, par tādiem pat agrīnajiem darbiem, kad viņš bija Zviedrijā rezidencē. Tā kā, viņam ir visas iespējas iekarot arī tādu pasaules mākslas scēnu. Protams, sāks ar
pasauli, un tad jau visu galaktiku paņems.